māmiņa, tev sola, ēna pie lietas, atpūtīsies, pamielosies, pat ne līdz pasaules ceļam līdzi aizcēš, tad vairs nenomaldīsies. Redz, mei, tur tās kārsas man ceļu rādīja, tāpēc vien nomaldījos. Hei, puisis, kur iet ceļš uz Čuču mūžu? Tur, jā, ej tur. Vari, tu zini, vai māmiņai kāju ceļu rādi, cik tu nelabs. Nelabs, kas tavais esmu? Man liela mūža, ko domā? Kādu ļaužu taču ir? Labu ļaužu, sēdiens, māmiņa mazu pieņēma krietnes darbus darīt. Krietnes gan izmācīts. Kad māmiņa dzīvoja, krietnes bija un gudrs bija. Vai sen kā mīra tev māmiņa? Sen, jau trešoreiz darbus iegūko pavasari. Un tēvs sveša māte ar svešu meitu pārveda. Tev gan grūt meit. Nekas, var iztikt. Māmiņa, es tev īsti cienu maizīt atnesīšu. Dzērt atnes. Man atdzērt. Tēt vannē, te logas mutē karājas. Kur? Augšā? Kaut zinātu, kaut varētu. Nevarēs visu, lai paliek. Vai, ko tev tās un māte par varu nosaukuši? Tu jau tīrais nevaras, esi un paliec. Baltā bola medus drū, modrai biši ganītājai, sarkandāju rožu dārzu, daļai rožu kopējiņai, raibas govs, platu rabu, zīdu sprūgu avitiņas, visam labu vēlētājai, ābolaiņus kumeliņus, čaklu kāju tecētājai, agrītiņai pļāvējiņai, ātras dziesas skandētājai, baltas rudzes, baltas miežas, zelta vārpām kvieši drū, lēt sunītis, lēt kaķītis, lēt ceļu gājējis, lēt visi ļauni ļaudis, labo lamto labumiņa. Nāc, sirmāmiņ, ēd un dzer, ko Dievs devis, tik netur ļauni prātu nevarējuši ar tevi ilgāk paciemoties. Man vēl dzīves jānotina, vakar nokavējos. Kā te tā? Krietnai meitei tas nepiestāv. Nepiestāv tu viss, bet tētiņam bija jāpalīdz. Tētiņš, lai dara pats. Nezinu, māmiņ, kamēr ienākas svešā māte, tētiņš vairs nav tāds. Nav nekas vairs pa prātām. Maija, skrien, nes dod, svārks jostu cepuri. Tev jau pašam, tev jau mugurā. Jaunos no plēts jābrauc. Kur tu brauksi? Ātri, pūķi ratiem Rīgas pilī jātiek. Paies vargu ļosas gribas. Ātri! Tētiņ, es jau šorīt pļavā biju, pirmo zāli iepļāvu. Dienas malu un viena pati samalu, meitas palīgā nelaida. Ko man stāsti, kā man jāzina? Kam tu stāsti? Kam tu lai stāstu? Vai darīt, nerunā? Bet tu gribas, ka viens galvu paglaudītu, mīļu vārdu pateiktu. Dūši nevajag palaist. Dūši viss nepalaidīšu. Puķīt rozītnāk. Ko tu tik nešķēri, kad māsa dzīvoja vai cauri līdi? Ak, māte, bet tās gan bija labums, kas laiks no tevis no plikadības. Tad es biju saulītē ceļam. Kā drīkst gribēt būt saulītē ceļam, kad ir paie, puķīt rozīte. Te līdz padzirdīšu, tātad pavadīšu. Svaicnīgs uzliek, saulīt atspīdēja, spožu dieniņa attāls. Nāku. Lūk, lieku ēniņāju saulīt dzīpaņiem norakstījusi. Tas agatu zāgle. Nosnavus. Kas sukās matus? Kas savs kājas? Es, Dievs zeķītis glāž putīts. Es pati galvu viņu izsukāšu. Nost. Neman tādu ārēļu sukātāju. Kur meitas? Vai meitu vairs nav? Aumet kājas, sukājiet matus, mazgājiet muti. Kura nāks? Vārdas un žagatas. Sadot, tik pa krietnā. Labi, nāgatājs, bet lai jūsu pirkstu pie manas ādas nejūt, tad gan dabūsiet, ka nagi noskries. Ak, Mārtiņ, kad kuram tādu būtu? Vairāk kā dažamās grīz. Ko man darīt? Ne matu, ne augumu. Tik beržamā grīze. Bet darbi labi. Darbi, kas tie darbi? Kur tie darbi? Vakar Lina dievus atdeva 10 spaļu izkratīju. Redzat, 10 spaļu, redzat, liela mērķēja. Šodien malus eita skatāties, klons graudiem piebārstīts,
riekuži salasīsiet, manu labumu pa vēju laiž. Laikam smalka darba jau nemaz neprot. Bet skatāt to darbiņu, to jauku, puķīt rozīti, ko savām rociņām izmargojasies. Kāda acs to var saskatīt, kāda galva izdomāt. Pa visām kaimiņsētām nesu rādīt, pa visu pasauli nesu tīcināt. Šermeitas laižat no rokas rokā. To jauku, to krāšņu. Vai tas ir radīts vai šūts? Tās ir gailim bises. Tie ir cūkai sagu. Teic. Pagaid, pateikšu pašai, tad tev būs. Au, ko tu vārdas nav mans matus plūt? Ja man viena, tev visus. Ko tu te pūlīs uz zaļās vēdras? Vai es esmu putna biedē? Vai tu to savu valodu kā sprēgā? Grozāties pīļumākis. Ēs, nesa. Vai pīvieši, man jau pašai gardu viņš būs savērsis. Tūlīt. Tūlītuļa, vai būs uz pēdām? Paraugu, mēlīt norīt. Tas esot gardus, tā jau suņu esma. Ragagai dod ēst pārīt, badā grib man nosmēdēt, tiesot ļaudis. Še, nes, lej cūkām, ņūņa tāda, pūbati nu mācies lielmaņiem virumu izvārīt. No, es pati iešu savam bērnam labumiņu paraudīt, krējumiņu gribēsi. Negribu. Mēdotiņu. Negribu. Karešiņas pacepšu. Negribu. Nu ko tad jau ir tīri putna piena bērns, mans gribēs. Jā, putna piena gan. Dod putna pienu. Putna pienu? Skrēj, meklē dabūt, ja nedabūsi patāvomi. Nevienu viņa neņemš, ne putrēni, ne cīkliņas neēdīšu. Paiegrib, ejiet, meklējat. Ies, tūlīt kā tad neieš. Visas iet, uz pēdām prom, meklē. Skrejiet, meitas, visas skriesim pa līdzām, pa krūmiem, pa zariem. Vai, sveša sieva, kur pata, kur plaska, meitas? Nekliedz, nekā nedarīšu. Es zinu, kas tu esi. Tu esi zīmēs. Visus vecus ragatus ir zīmēs. Zīmēs, uzzīmē man. Ko tu gribi, lai tev uzzīlās? Uzzīmē, vai es dabūšu princi? Jā, princi tu dabūsi. Es dabūšu princi. Bet par velti, viss princis nav. Tas jānopelna. Jānopelna? Kā ti jādara? Nedaudz un ļoti daudz. Viss tas, ko dara Maija. Tā lieta. Viss tas, ko dara Maija. Bet ko tad dabūs Maija? Maija dabūs to krācēju. Maija dabūs pelnuši, es dabūšu princi. Tu laba zīmēs, bet nelabā doma devēja. Tu redzi kā, Maija jādara, ko tev liek, un jādabū, ko tā negrib. Es daru, kas man tik, un dabūju, ko es gribu. Es daru, kas man tik, šodien šā, tiktu tā, un parīti jau citādi. Man būs princis. Kas tā lēc un pliec kā circenis pelnu? Man miega izbļāva. Es būšu princese. Ja tu būsi princese, tad sāds miegs būs tavs princis. Sūkuļus galvu nosītīšu. Man būs princess. Šen esumiņš. Jā, kur te āksties? Vai es vairs gribu, ko pirmīt gribēju? Sauc puišus. Ko? Puišus? Jā, es gribu zināt, vai es esmu skaista. Skaista, kā mēnesiņš vieglo kā zvaigznītes laistas. Tiesa, mēs sekām pa dienām un naktī. Bet es gribu zināt, vai es patīku puišiem. Puišiem tu nepatīc. Es nevaru dzirdēt, ko viņš teica, vai viņš neteic. Tev tas nav jāklausās. Es arī esmu puisis, un man tu nepatīc. Vārnu sausajā prieda ir skaistāka nekā tu. Dzen pie vēlna. Dzīšu. Pats pie vēlna aiziešu. Elmas plēšas jaukāks kā nekā tava valoda. Mīļā laima, dievu meita, nāc dziesmiņu darināt. Teic dziesmiņu, dziedi pati par jauniem, par veciem. Kam tā skaņā balss? Maija dziedi. Kam viņa dzied? Es negribu. Ej, apsaukt. Ko tu apsauksi? Dod man arī dziedāt. Es gribu dziedāt. Dziedi, meitiņ, kas tev liec? Es nevaru, es gribu tā kā Maija. Tev nav dziedamās rīklas. Kam nav dziedamās rīklas, tas var padziedāt. Ko nu tā ir zeklošanai būs dzietamā rīkla, manām bērnam nebūs? Ciedi, meitiņ, ciedi.
Es nevaru. Pagaid, esmu burks tev izmācījis. Tam nav dziedamās rīkums, to nevar izmācīt. Mājai dziedamā rīkuma tāds ir pat no sevis. Kā var būt mājai dziedamā rīkuma, kad ir paļai? Nedēļā meitiņa gan izmācīs, pūrvis izmācīs. Mūris izmācīs, kad pūcei asta dziedēs. Es gribu tūlīt, lai man ir dziedamā rīkuma. Tūlīt es gribu. Viņi grib, ko nu lai dara? Bet nu, ir diezgan. Jādara galds, kā ir rīkums. Kas man te visu māju iebrāva? Jādara galds. Būs tā josta. Ko? Zaļa josta? Vai es gribēju zaļu? Sarkanu dod. Labi, tā. Kur lai vienu sarkanu? Tu teici zaļu. Teici zaļu. Pašam prāti neācu, ka teici zaļu. Varēja atnest sarkanu. Sarkanu dod, sarkanu. Vai. Redz, kur nākamā lielumīša. Negrib viss, lai meitas slinko. Zini, ka darba laiks. Darba laiks, ja darbs ir sākis, ko tad stāvi? Laik pakaļ. Ak, tu cildes mēlī. Teici, ko teiksmes, kā ar atspolīti. Ieši paskatīties, kā daļa kalnā. Par ko tu man teisi atveris? Es prāsu par melku, par kaņu. Tavā sūgā man miras papēža, tavā sūgā kāp uz mani deguna. Visa pasaules smējās. Tu neredzi, tu nedzirdi. Tavā sūgā visur taisās. Sākum vien. Dzirdi to skaļo rīkli. Vai tu man bērns to darītu? Vai man bērns to savu rīkli palaistu? Mums ir mani darbi apdarīti. Ja nu esi atpūtusies, paticēšu tev līdz pasaules ceļam, tad vairs nenomaldīsies. Labi, meitiņa, bet vai vēl kājām būs vieglums? O, sirmāni, palūko! Ko tu tev klusēs un dziņķēs caur dienu nevar neizklausīt? Vai tēti, tu jau mājās? Ej, nost! Viss, ko jaunu daru? Labu jau nedarīju, liekas, nav dārītājs lūsas un dzīves vieta. Savaldis kāju rīkli, lai vairs nedzirdētu, to es tev piesāku. Vai tēti, kas ir tev stāsta? Vai man jāstāļo, vai man paša atcena, vai es tev saku, uzvedies gadā, citādi man kauns un tādas meitas. Laimiņas meklē, māca svētību atrada. Varbūt mēs esam aizmirsuši, cik daudz tā svētība tiešām nozīmē. Tā ir kā pamats, ko influenceri savā steigā dažreiz nenojauta. Un tu vari vienmēr atgādini svarīgo. Mūsdienas skola ir kā mazs pasaules. Vienā stūrī viss mirdz un dzilbo kā sociālai tīkli, otrā viss to pamazām, soli pa solim, ar pacietību. Šī pasaulē dzīvo divas māsas. Klau, es vakar dzirdēju vecu tautas dziesmu. Tur bija par to, ka māti, mīlēt, gods un prieks. Jā, nu tā kā trendi nevarēs uztaisīt. Bet varētu tipa #mīlu vecāku šādi. Gan jau jūka pēc. Bet tur bija ideja tāda, ka tas, kurš mīl un cienīja vecākus, pats kļūst stiprāks. Dīvaini, ne? Dīvaini, jā, bet kaut kā forši. Var uztaisīt reakciju video, kā mēs svējamies par senču gudrībām. Jā, varbūt. Pārja ātri, mums jātais rīta trends pamosties skolā ar smaidu. Jā, un pievienot filtru ar rozā stārņiem, lai izskatās, ka skola ir superīga vieta. Ok, filmējam! Čau visiem! Jauna diena, jauns es! Skola ir vieta, kur dzimst idejas. Idejas? Jā, kā piemēram ideja, kā šodien izdzīvot bez kontroldarbā. Bet nopietni, Pārja, cik tev tagad sakotāji? 12,430, bet es ceru līdz nedēļas beigām sasniegt 15,000. To var tikai vajag vairāk video, vairāk reakciju un nedomāt par tiem, kas es biju tik līdzi.
Maija, es atvesu ekokartā plakātu. Paldies! Mēs šodien rakstīsim galveno saukli. Dari labu, kad jums neskatās. Tas tieši tāds pretstats influenceru vidi. Ziniet, varbūt vajag vairāk krāsa. Es varu uztaisīt fonu ar siltiem toņiem. Varbūt Ziemassvētkiem vajag siltumu. Tas būtu lieliski. Nu ko, mākslinieki, gatavojat izstādi? Vai arī plakāts priekš pensionāru klubiņu? Ej, Maijā, tu nevari mūs uzzināt, ka varonis. Un tāds plecs, kā akmeņi, smaids kā aizvīvi. Jūs paši varat sevi uzzīmēt. Mēs? Zīmēt? Piedod, mums taču reputācija jāsaglabā. Vispār, starp citu, es vakar redzēju, kā tu sēdēji vienu. Tas kārtībā, Maija? Es vienkārši domāju. Nu, domāt ir visu. Vairs vajag redzēt lietas, kādas tās ir patiesībā. Gadu apkārt. Vai pietiņa algas jau nav? Nav. Nav. Es jau gaidu 500 gadu. Es 1000. Tad es 10 000. Kad tas būs un kad tas nāks, kas man valda, mans kāds sāks, tas, kas pats būs tieši un spošs, sirdī taisns un prātā bildi. Nāk, Baltāna pārskrēja. O, cilvēks nāk! Cilvēks! Labdien, labvakar, tētim, vectētim, vai drīkst iet jūsu sētiņā? Nāc. Mīļais, tāpēc vectētim, vai neesi manu vārpsteņu redzējis? Ej pie tā, tas 10 000 gadu gudrāks par mani. Mīļais, tāpēc vectētim, vai neesi manu vārpsteņu redzējis?
Tu prasi man, es prasīšu tev. Kādu ceļu šurp atnāc? Labu ceļu. Jaunā pamāte tev suņiem rītīt lika. Lika gan, bet suņi jau nerēja. Tie bija dukšas un krāns, kurus es slepas par lodiem un ar kauliem baro. Tie nu gan sāka lucināt astes un svilkstēt un rokas aizīt. Jaunā māsa tev sirdī iedzelt brīdi. Bet viņi jau neķēra vārpsiņu izglābu. Jaunā ragana tev vārpsiņu no rokām izrāva pašā alkā īrām. Bet vai par to, kas jauns notika? Lūk, es jau tepat esmu labā pasaulē iekritusi, kur labi gari vien vadīja. Vējiņš vērša krūmā sapinēs atraisīja. Par to man uz spārniem pacēla un kādu gabaliņu pavadīja. Nu tik jau darbiņš bija padarāms. Kāds darbiņš? Krāsnītī maizīta dega, izulka ārā brūnām kājiņām, virzemē bada straudus. Ir man iedevuši šķeli, vai tu arī gribi gabaliņu? Glābi vien ko pati pelnīju. Kad no tā? Var no apmens virvipēs, no ūdens cirvitēs. Un piemini manus vārdus. Spēks rodas tik vienreiz. Kad maizīte vēlēsi, tam arī viņu atdosi. Nu, ko vēl paredzēju? Tad redzēju ziedu liepu. To bija jāiztais sirseņu bārs. Aizzem, ziedu liepā. Lūk, zieda liepa slotiņu iedā. Liepa zara slotiņa, pirtī pērama, kā mīļa rociņa, locekļa audas, atkal tā dara, jaunas un glaudus, tai tāda vara. Ai. Tad redzēju gan, kas kausiņu taisīja. Lūdzu gan slaigā, lai atrodu viņu lopus. Tie bija par 9 kalniem aizklīduši. Atradu, par to man iedeva kausiņu. Ik gribās dzert, ik kausiņš pilns, garšo kā vīns un smaržo kā rozes. Kā miesa garšo, kā rozes smaržo, garēņu laikā. Ai. Tad redzēju strautiņu balgalvīti. To bija aiztais tad redzēju strautiņu balgalvīti. Tas bija svārgams no kalna iekritis bedrēm, lūdza, lai atrauku bedri, jo pats vairs nemācēja izkāpt ārā. Atraku, par to man iedeva putu gabaliņu. Balts putu gabaliņš, kā spīd zaiboviņš, kad ar tādu iesakop, tad tā atkal kā jāma top, tā kā caurspīdīgas plānas, mirdzina baltas zīžu drāmas. Ai. Par ko tu esi tik skumjš, vectētiņ? Kā nebūt skumja meitiņ? 10,000 gadu apkārt, ap mani putekļi. Es esmu nejauks. Manās acīs tu nemaz nejauks neizskaties. Tu esi, kā visi bija vectētiņ. Un es, kāds esmu es, drausmains un kraupains, pilns rogājums, spūru, kas pieskaras tam duru. Ko tu pažies, tētiņ, vectētiņ? Tās pušas arī nemaz nenāk laukā. Visi dūma, visi sodrēja, visi lēvāji, 500 gadus uz manas galvas biruši. Bet tava galva ir mīsta kā samts, ļauj pagalvaldīt. Pirtiņa kuras? Pirtiņa. Meitiņ, izdari man darbiņu. Ko vajag, vectētiņ? Nopar mani pirtiņu. Ar mīļu prātu un vectētiņu to izdarīšu, tikai dot ko uzmes garu. Tur maitas kols, ar to uzmet garu. Nē, vectētiņ, kurš tad ar maitas kaulu garu met? Pada, es gan zinu, priekš kā mans kausiņš, lūk, ar kausiņu uzmetīšu garu, būs roža smarža pirtiņā. Ai. Gars tik mīlīgs un maigs kā pulpulu bālīti. Tikai kur es ņemšu slotiņu? Tur ērkšķu krūmus piesolu. Tur slotiņa arī. Nē, vecētiņ, kurš tad no ērkšķa krūma slotiņu taisa? Paga, es gan zinu, lūk, ar liepsēdu slotiņu nopešu. Bet kur ņemšu ziepes? Tur akmens paslēgsē, tās būs ziepes. Nē, tās man gan nebūs ziepes. Lūk, mans putu gabaliņš, tās būs ziepes. Nu nāc, tētiņ, vecētiņ, pirtiņā.
Meitiņ, nevaru vairs paiet. Aizvelc man aiz vārdas. Nē, lai viņu aiz vārdas stāv, man nāc aiznesīši. Es esmu smags meitiņa. Bet man ir zemes spēks un zemes asinis kaulos. Man nāc spirtiņā. Lošs marš kā vīnu garš. Liepslodiņa vīksta kā vīks izvīksta. Putu košums kā mēnesis spožums. Klau, tas ir kas neparasts, vai tā ir vabola vai strasts? Cilvēks savu skaņu nes, cilvēks savu dvašu dves. Viss kūst vaļā, viss iet vaļā. Briest un tūks, kā zeme zaļā. Tev galva man konās un kājas stingras. Arī manas, stingras un vingras. Es ceļos, es griežos, es skrienu. Es ceļos, es lecu, es lēkāju un dejoju. Ir es to varu, vai vaļā dod roku. Šeit roka, laidīsim līdzi un loku. Un lingu un laidu, un krustu un šērsa. Trīpās virsēs kā. Evā. Nu, gana, met mieru, gana. Es neesmu tā deļas. Jau kopš 1000 gadiem. Jau Kopš biju vēl jauns. Vai dzirdi, vai mani, man sit pa sirdi? Viss vietā, jau nāk no pits. Kaut mums arī jāaisa. Pavēlti viss nebūs. Es maksu dotu. Es arī. Cik nu tu esi stāls, vectēti? Nu, jau esmu gan meitīgi. Pirtiņā vēl kāds tik jauks un košs, vai nelaidīsim tavus gadiņus arī? Vai tu viņiem to novēli, meitīgi? No vistas sirds. Viņi paši pirtiņā netiek. Kas viņiem skrandainiem, kraupainiem klāt ķersies? Kas viņus apmīļotams aizvedīs? Nākat, vecīši, no sirds jums laba vēlu. Prieks kauliņus smaržainā garādā būt. Paldies, tu zelta meitiņ. Vai paprātam tevi nopēr, vectētiņ? Oi, paprātam gan, meitiņ, nāc nu savu algu saņemt. Atdod manu vārpstiņu. Tava vārpstiņa jau virzemē aizsacēja, prasi citu algu. Kam man citas vajag? Labu sirdi nenicini. Nē, vectētiņ. 3 šķirstiņos 3 labumi. Pirmā dārga zīža drānas. Kam man zīžu drānas? Paija ir zīžu drānas. Viņas labuma nedod, viņas baidās darba. Un otrā ir zelta pils. Vai, vectētiņ, kā es zelta pilī, kā zelta būrī sēdēšu? Man mešs, lauks, pļava un drūva. Kā man zelta pils? Nu, un 3. ir spogulītis. Tas pasaka, kas notiek pasaulē, bet tur tu drīksti tik vienreiz ieskatīties. Spogulītis, kas pasaka, kas notiek pasaulē? Jā, tajā ļauj man paskatīties. Pārdomā labi, ko gribi redzēt, tu tik vienreiz drīksti. Es jau tev pateikšu, virzemē ir viens tāds puisis, par vārdu sauc, labs puisis, bet tāds drusku paslīgs. Es gribu redzēt, kā tam iet. Labi, skaties. Vai, vectētiņ, kas tā par vietu? Kāds viņš izskatās? Katlē un ugunskuri. Tā ir Elle. Elle palīdzi vectētiņ. Kam palīdzēt nevar? Kā nevar? Vajag varēt. Nu, ko tu tādam pēc palīgu prasi? Viņš jau ir tāds pats, kā mēs ar tētiņu. Tik tāds drusku paslīgs. Es gribu aiztikt pie viņa. Tu aiztikt nevar. Tā nesaki, vectētiņ. Man jāiztiek un es aiztikšu.
svētki tik ceļu. Miesas audi, mīksti un glaudi. Jauki, jauki, glumi kā tauki. Mīļie vecīši, kuru ceļu iet uz elli? Uz elli? Vai mētiņ, to es nezinu. Prasu tam, kurš 10 000 gadu ir kurāts. Par mani. Vectētiņ. Kad tev arī ceļu pateiktu, kā tiksi tur iekšā, tur tikt var tikt, kad mīļās laimes dotu atslēdziņu. Tad iešu pie mīļās laimes. Kādu ceļu iet pie mīļās laimes? Stāvu ceļu. Jākāpj, jākāpj, jākāpj. Mīļo vectētiņ, Balts ādas maisiņš, melna saitīte, pārtrūks saitīte, pārplīst maisiņš. Izlec princesi mākoņu kāpēja, pa zaļu zariem, pa stīgu stīgām, pa lapu lapām, pa zielu ziediem, uz kā princese līderes uz vārtiem. mīļo vecīt, iedod prātiņu atminēt. Kuras prātiņu ņemšu meitiņu, mans prātiņš ar baltu bozīti aizkliboja. Palīdz tu atminēt. Mans prātiņš pa zemes skursteņiem izkūpēja. Tad es zinu, pate, pa zariem, stīgstīgām, pa lapu lapām, pa ziedziediem, uz kā krītas līdz debesu vārtu. Tā ir pupa, baltā pupa vectētiņ. Uzminēja. Rodas baltu smiltiņu, iestādi graudiņu, dod lāptus samcepuri. Kur ir baltā smiltiņa? Tētiņ, skat, kas man, ko smiltiņā atradu? Kāds mirdzums, tas nav no šīs zemes, Kā acu raugu glabāšu, mīļai laimē par ziemu pupuli aiznesīšu. Pupa aug, mana pupa aug. Ik rītu celies, ik krietnāka topi. Ik rītu celies, ik skaistāka topi. Ik rītu celies, ik gudrāka topi. Sveiki, tētiņi! Melnēna pārskrēja. Nelabs cilvēks nāk. Nu, es tev purnu neprasīšu, kur man jāiet. Par galvu nekāp, kas labs, tas nāk pa vārtiem. Nu, es tev purnu neprasīšu, kur man jāiet. Lupataini, skandāni, levarāni, kaupāni, kas jūs tādi pa ņērmām esat? Mēs neesam ņērmas, mēs esam koši un balti, glumi un spelti. Manās acīs esat lēveri un ņērmas. Tavās acīs? Kas tad tu tāda esi? Vai man te būs atbildi jādod, tu tūri man atbildi dos. Es nāku sūdzēties, kur ir tas kungs, kas nelabu pasauli tur. Labu pasauli. Nelabu pasauli tev saka, ka sagrab mana vējš kā rītporūmis, kuliņa kulis, ausis dūgzums, aiz matiem plūgzums, ritiņi griežums, pagaisis viesums, pie vienas krāsnes klāt. Ko te klikšķināt āžamējās? Es jums gan rādīšu, pagaidīt tik, bet papirms pasakat, kur tā meitene, kas pirms atskrēja. To ar teviņiem vējiem vairs nesadzīsi. Bet man vajag, es gribu uz pēdām sakat. Kā tev vajag no tās meitenes? To jums redzams upuriem, kad zināt gribētos. Lūk, kad es to izdaru, ko viņi dara. Es tev ir princi. To, ko viņi izdarīja, tad maz nevar izdarīt. Kāpēc es nevaru? Viņa mūs pirtiņā nopēra. Pirtiņā nopēr? Tad ir esot darbs. Kas tādus skandājums, ko pirtiņā nopēr? Kur ir tā pirts? Skatāt šur. Nu, tik turāties. Tūlīt nāksies pie bīšanās. Pirtiņa augs, ar ko tu pirtiņu kurināsi? Ar ko šiem jākur? Vēl jau drusku čurks, uzmetīšu garu. Ar ko tu garu uzmetīsi? Lūk, maitas kaus aizgavē, ar to garu uzmetīšu. Vai, kur sievītas ņemsi? Lūk, akmens paslēgsnē, perzīšu kā āris šķīrīs. Vai, ar kādu slotiņu pērsi? Lūk, ērkšķu krums, pieksgalā,
Tur slotiņi jau kā laikot. Skatāču, drāzīšu, kur galvas, kur acis. Pilnu lāvu ērkšķi piekaisīšu. Tu ļauna meita, ja ļauna darīs, ļaunu algu iegūsi. Jānospļaujas par šādu algu. Es un šiem šā algu putnu biedēkas darbs. Tu pati sev sodu noteici, kā putnu biedēklis mājā pāriesi. Tu man vēl draudēsi. Prom pirtī. Neķeries klāt, mēs kā pirtī neiesim. Nenāksiet. Tas tik būs joks. Es gan jums lūgties iešu. Aiz bārām, aiz matiem sagrābšu. Kuram te tā garākā bāra? Aha, tā būs tur tam lepatām. Sargies, tam tu klāt, neķeries. Sargies, sargies. Kas tad šis par tādu kungu, ka klāt ķerties nedrīkst? Uztver viņu virzemē! Tu pavēli, kungs, Uztver, uztver! lai notiek. Lai nu skrien 9 mūžības ar 9 pazenēm. Iešu vēl mājā, mierīgi pagulēt. Jebkādas puses, ko sauca par spīti, to ņemšana vispār. To no māres un saimes, jūs preļāte klāsāmies. Vienalga, kā cīdītos netās nopelt, nav tikko viņš ķerās ar mūžīgi vēl. Ķerādām diezgan bēdīgi klājās, jo notādāji bija palicis mājās. Telefons vīris un rūša tam līdzi, bet pāragri arī to dēvēt par krīzi. Pirmo viņš sastapa vēja māti, tā puta tik traki, kas vēl apkārtī. Sprīdīt zilo pasauli iekratu braucām. Līdz silvas mājās urām, kas augstām. Sprīdīt zilo pasauli iekratu braucām. Līdz silvas mājās urām, kas augstām. Es atnesu tautas dziesmu krājumu. Varbūt varam atnest kādu, kas palīdz saprast, kāpēc ģimene ir spēks. Klausieties! Bērniņš tēvu māti gāja godājot. Tam bērniņam dzīvošanā labu laimi klāt stājas. Tā tiešām skan kā patiesība. Šodien skolā runājot par kādu nopietnu tēmu, par to, kā cilvēks turās pie savām saknēm. Man tā saknēm daudz ir, kas god tēvu māti, tas pats to godāts. Mūsdienās par to visi smejas. Jā, jo nav laika apstāties un padomāt. Bet varbūt mums vajag? Varbūt. Mums ir plakāts jāpēc. Plakāts, tas par to apdarību, ļoti labi, mēs varam palīdzēt. Teikt, tas ir skolai. Nav visai jāiesaist vecāki. Kāpēc gan ne? Labu darīšana ir ģimenes lieta. Nu, pāri, kā tas viss strādā? Ja es ieliktu video, man būtu, nezinu, 10 sekotās. Teikt, tev vajadzētu daudz vairāk satura. Es varētu filmēt, kā lasu grāmatu par nodokļiem. Nu, meitenes, jums arī kaut kāds krambūs, visi runā, kā jums bija diskusija par mobbingu. Jā, pašpārvaldētājiem. Meitēm sakārtot atmosfēru skolā, dažiem klāts kopiem, tur rīktīgs bārdaks. Jā, un mans video par stop mobbingu jau sasniedz 18,000 skatījumus. Mani komenti deg. Es pat nevaru visiem atbildēt. Pāri, tu esi influencer. Vai tev nešķiet, ka ne visu var atrisināt ar vienu video? Video ir mans veids, kā runāt. Ja es kaut ko pasaku, daudz skolā reaģē. Man ir mans fandoms. Bet vajag arī reāli strādāt ar cilvēkiem. Es šodien biju 3 klasē stāstīt, kas ir mobbings, kā to atpazīt, kā reaģē. Video klipi ir labi, bet ne visi bērni dažreiz uztver. Dažreiz vajag atspratāt. Jums tur skolā īsta revolūcija notiek. Jā, īsāk sakot, vienā klasē viena meitene visu laiku heitoja citai muguras. Es ieliku video par to, ka tas ir cringe, un gandrīz pusi skola komentāros tiek. Bet es tikmēr par to pašu klasu runāju. Viena lieta ir heits online, bet otra viņa nebija drošības sajūtas. Viņa īsti nezināja, kā pateikt stop. Vai tu esi kaut kāds tur skolas boss? Nu ne jau boss, bet nu jā, man ir influence. Bet tas arī nāk ar atbildību. Ja es kaut ko pasaku nepareizi, tas var reāli kādu aizskart.
Tad jau jūs abas gandrīz kā viena komanda. Viena ar atbildību, otra ar balsi. Nu jā, bet dažreiz pārspīlē. Piemēram, vakar viņiem storiju tekstu mobbingot ir totals rēšķies pašu mobotāju. Un plus bērni nesaprot, ko tas var nozīmē. Ko? Nu tā taču ir moderna valoda. Ja tu kādu mobbingo, tu izskaties kā fails. Es tikai to uzsvēru. Bet bāja, tev jādomā, vai visi saprot. Te jau visas ģimenes dzīvo sociālās tīklos. Es zinu, un labi, es jau varu būt skaidrāk, bet tu nevar gaidīt to, ka jaunieši runās tā kā no enciklopēdijas. Bet ir arī robežas. Daži paisi sakotāji domā arī kā likums. Ja pāri kādu nosaukt par toksiku, tad cilvēks nākamajā dienā skolē kā norakstīts. Es zinu, tāpēc arī es vairāk nemetu heitu. Es cenšos saprast, kā uzlabot situāciju. Es negribu būt kā influenceris, kas uzceļ drāmu. Kā tad šodienas konflikts beigās atrasinājās? Mēs ar klasi vienojamies par drošības zonu. Ja kāds ko nejaukas, ka drīkst teikt stop, tas nav ok, tad citiem jāapstājās. Vienkārši un strādāt. Es savukārt uztaisīšu video par to, kā klasē veidot labus vibes. Bez kaunināšanas, tikai padomi. Tā kā paiespiedz likumu pret heitu. Oho, īsti ģimenes projekts. Es labs varētu būt kopā uztaisīt kādu prezentāciju skolē. Par to jau domāju. Ir pārrunāts kā publiskas seja. Tas organizēšu saturu, varam panākt lielas pārmaiņas. Nu tad #team Māja Baja. Laikam gan tikai vispārākos hashtagiem skolā lūdzu. Jūs man šodien patiešām patīkat. Viena ar atbildību, otra ar balsi, kopā jūs varat ietekmēt visu skolu. Nu jā, un tad varbūt beidzot kāds sapratīs to, ka mobbingot citu nav trends. Tas ir vienkārši lēti. Mēs varam parādīt, ka stipra skola ir tā, kur cilvēkiem otru ceļu nevis noliek. Ziniet ko, balstoties es sapratu vienu. Mēs vecāki arī nevaram tikai sēdēt malā. Varbūt ir pienācis laiks pašiem iesaistīties. Tieši tā, skola mūžīgi runā par noteikumiem, bet dažkārt vecāku vidū ir lielāka nekārtība nekā bērniem. Visi atliek visu, citi aizliedz visu, un tad rodas konflikti. Es varētu uzrunāt vecāku grupu WhatsAppā, varbūt pat uztaisīt kādu tiešādi runājumu par noteikumiem. Oho, mamma taisīs savu laivu. Tas būtu episki. Tas patiesībā būtu ļoti vērtīgi. Mēs pašvalodā jau sen domājām, kā iesaistīt vecākus. Viņi paši baidās, ka būs moralizēšana. Jūs strādāt kā līdzvērtīgi partneri, tas būtu cits stils. Nu redz, es arī varētu ko pateikt. Darbā mums bieži jāorganizē komandas un jāvienojas par vienādiem noteikumiem. Un tas viss balstās uz cieņu un godīgumu. Tas pašas vērtības jau arī vajag skolā. Tieši tā. Es domāju taisīt tādu kā vecāku manifestu. Neko garu, tikai pāris punktus par to, ka mēs visi vienādi atbalstām bērnu cieņu un drošību. Mēs nenoniecinām citu bērnus. Mēs skolotājiem netaisam presingu, bet gan strādājam kopā, un mēs redzam piemēru gan mājās, gan sabiedrībā. Tas ir pat labāks saturs nekā daudziem maniem sekotājiem. Es to mierīgi varētu ielikt savā profilā. Vecāku manifestu, vai mana mamma. Skat profesionāli. Un tad mēs to skolā varētu izmantot kā materiālu, pašpārvaldēt to rūpīgi apskatīt. Es jau pievienot domu par līdztiesību, ne tikai starp bērniem, bet arī starp ģimenēm. Citreiz skolā jūtams, ka labākie var dabūt vairāk uzmanības, tikai tāpēc, ka viņi vecāki ir skaļāki. Mums jāpanāk, ka visi jūtas vienlīdzīgi svarīgi. Un arī noteikumiem ir jābūt vienādiem. Nevar būt tā, ka vienam par kavējumu ir sodiņš, bet otram, nu labi, šoreiz neskaitīsim. Tas arī rada aizvainojumu un nevienlīdzību. Un no turienes rodas konflikti, dažkārt pat mobbings. Jā, pašpārvaldē bieži dzirdam sūdzīt par tieši to, viņam drīkst, man nedrīkst. Un tas liek bērniem justies netaisnīgi novērtētiem. Varbūt jūs varētu uztaisīt tādu kā vecāku podcastu. Es varētu palīdzēt ar montāžu, intro, mūziku un titriem. Tas būtu reāli moderni. Podcasts? Nu labi, ja jau bērni tā dzīvo, tad kāpēc ne? Es varu pielāgoties. Es pat būtu gatava runāt skolā kā paēdis influencer mamma, tikai bez tiktaktēm lūdzu. Bet, mamma, tu jau esi tam tik tuvu. Man ļoti patīk, ka mēs visi iesaistāmies. Skolā ir vajag šādu vienādu skatiem, gan no jauniešiem, gan no vecākiem. Tikai tā varam panākt, ka noteikumi ir vienlīdzīgi un atmosfēra godīgi. Un tad vienojamies. Mēs kā ģimene būsim kā paraugs. Gan skolā, gan online sociālos tīklos, gan reālajā dzīvē. Un mēs palīdzēsim arī citiem vecākiem saprast, ka bērni nav problēma, bet gan komanda, kur jāstrādā kopā. Nu tad #TeamFamilyInfluence. Pāri nebeigsies ar tiem hashtagiem, bet ideja laba. Lai to mēs visi kļūstam par savu skolas labumu vēstiešanu. Un kā sākam ar savu galvu.
Precīzi, ja mājās ir vienot noteikumi, tad arī skolā tas vieglāk iepaks. Pirmo reizi runāju par atrunām, noskā viss pa bakulām. Tā patiesība līdz pūles neprasa, sākumā vai beigās atbild vārdu nekas. Visam savs laiks ar apstākļu iet, viens pāri tikai lūkai beigās jau ir ciet. Ja nedēļā vismaz savas dienas 8, es noteikti visu paspēju aizvest savā gadot. Kad man kakot, tā zemes lūdzu pati griež laiks nav arī kaso. Laika mīnus papēžiem, atsvarīgām vietām, laika neaturas. Viss, kas nav parāds, pagaidīs var neatdot. Mūsdienu svariem, ģimeni un darbu. Kausiņš nosvarās pa labi, un es arī mīlu tās loks vietā rokā telefons. TV, Discovery, Baroza, NLO. Veltīgām vietām, gaidu uzmanības, kur pats un tu skrien, tu jautā sev pusnaktī. Kaut kas iesākts, kaut kas būs darīts, bet tuvajiem neatlika laika uzmanīt. Liekas, ka esmu tepat, blakus tepat, bet tik tālu, 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 tālu. Liekas, ka esmu tepat, blakus tepat, bet tik tālu, 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 tālu. Lielākī draugs starpā, kas un būs, ikdienas mainīgā informācijas plūsma. Šodien nepateiktais, rīt pateikts būs, apsteigts pateikts. Ai, pērkonī dusmu vīrs, tu mums gauži nodarīji, ko tu nāci bargodams, saules meitai panākstoties, ko tu nāci bargodams, skaudrālu cilādams, tikko vārdus atdarīji, nospērt zelta ozoli. Vidū spēri, vidū šķēli, dienas vidū saulieta, aizšķīdē zelta zari, padeviņas pasaulīs. Notek māsas raudādams, zelta zaras lasīdamas, zelta zarus gan atrada, bet nerod pašas galotnītes. Kad atrastu galotnīti, atspīdēt pērkonu, zaigo debesis, zaigo zeme, zaigo zelta ozoliņš. Vai māsiņas nav vēl atpakaļ? Vēl nav. Ko dara daļā laima? Ak, laima, saglāž un sauži klapīja, ik šķiedriņ, ko māsiņas atnesa. Augas pie auga, stīga pie stīgas, lapa pie lapas, zars pie zara, saknīt pie saknītes. Jau sūs sāk kāpt kā zeltozo glāsmiņa. Taču nevar aprītēt apkaru, nevar sasniegties gredzenā, galotnītes trūkst. Kad būtu galotnīte, atspītētu pērkonā. Kad būtu galotnīte, būtu vesels zeltozols. Māsiņas nāk, varbūt apnesīs. Ko atradāt brālīši, ko atnesi māsiņu? Es zeltu mizas šķembulīti. Es sapustošu periodkusīti. Es vēl divas saplūsītas lapiņas. Galotnītes nav nevienai? Galotnītes nav nevienai. Es izbradāju visus smilšus tūkstošus. Uzkāpu visās kalnu virsotnes, nolaidos visos klinču bezdarbņos, tur vairs nekā nav. Es izteikāju visas zaļotās pravas, visas vārpotos vīrus, izšķirstīju, ik zīvi, ik vārpu vālīti, tur nekā vairs nav. Es izvedu visas jūras un dziļums, visas ezera, izlaistīju padokam visas akas un avotas, urdzes un stauties. Tur nekā vairs nav. Nebēdājiet māsiņas, kvēles vēl nav, kvēle varbūt atnesīs. Aizvesam laimai savu atradumu, lai daļiņu pie daļiņas liek, lai viss atkal vesels tiek. Nu, vai atradīt, vai atnesim? Nekā vairs neatrasim, neteiktu vairs zemsaulē. Netiec vairs zemsaulē? Pērkons dusmu vīrs visu savus garus vaļā palaidis, trim kārtām mākoņos pasaulē apjozīs. Cilvēki niknām acīm skatās brālis brāli no ceļa iet. Nē, tas nekad nebūs, tas nekad nenotiks. Laima ir un laima būs, lai nekāds pērkons nekad neuzvarēs. Ko tu dari, daļā laima? Laima, ai māsīs, laima raud. Laima raud? Kāpēc laima raud? Pērkons ir pārspējis laimu. Nē, tas nevar būt. Laimas pilns ir pilna grūdieņu, sētieņu lūkšanu. Laima nevienu vairs neuzklaus, nevienu vairs nežēlo. Viņa ir zaudējusi savu valstību.
Māsiņas, augdama debesu trepe. Negaidīsim. Neturēsim rokas klēpī, iesim meklēt. Mēs netiekamies zemsaulē. Kas tāda debes trepe? Balta pupa mākoņu kāpēja, debesu audzēja. Kas sastāds debesu kāpēja? Sēdienīta Māja, es viņu pazīstu, es tai rošu kvēlu vaigos ielinu. Es ar to pazīstu, ikdien tai magoņu ziediem ceļu nokaisīju. Es tai staru gaismu acīs iespīdēju. Es viņu sapņu vējiem žužināju. Es tai pļauju visbuļu zeltu matos iepju. Es, ka saulīt māmiņai labvakar atnes. Viņa nāk, spērēja spērā visapkārt. Viņa atnieca zibeņlokus, viņa salauza uguņas trīzumus. Viņa nāk, mākoņu sievas gāzās tai pāri, viņa pacēla rokas tie izšķīda. Puteņi kulēja grāvā puteņu kalnus, noslāpēt gribēja. Viņa pacēla rokas, to vairs nebija. Māsiņas, augdama debesu trepe, kāpēs debesīs. Māsiņas bēgāt spērēja krustas, bērēja mākoņsies auļu debesīs. Vainas! Māsiņas, vai redzat, kas tā ir rokā debesu spīdeklis, zeltozola galotne? Zeltozola galotne? Kur tu to ņēmi? Kur tu to atradi? Es atradu 9. pazemē. Vai neteicu, jāatradīs, bet tikai cilvēks atradīs. Tas ir debesu spīdeklītis. Tā ir zeltozola galotne. Atdod mums to. Labprāt, dāļās māsiņas, ņemat. Pie laimes! Ak, dāļās māsiņas, neatstājāt mani, ņemat mani līdzi. Kur tu gribi iet? Pie laimes! Laime iet pateikt, ka kuram viņa grib, bet neviens mierstīgais nevar tikt pie viņas pats no sevis. Ko tad lai daru? Lūdzu viņu. Mīrā laima, dāļā laima, neredzama pielūdzama, radi savu laipno vaigu. Sveiks, staru ozols, zelta ozols, saules ozols. Vai tu dzirdi? Laima nāk. Kur ir tā, kas atnesa galotnīti? Tur viņa ir, tur viņa stāv. Tu veici lielu darbu un atnesi lielu balvu. Kādu algu gribi par atradumu? Ak, dāļā laima. Saki vien, lai tas būtu virs zemes vai debesīs, gaisā vai ūdenī. Ne virsmai, ne debesī, ne gaisā, ne ūdenī. Tāds dāļas laimas rociņā. Dod man Elles vārdu atslēgu. Elles vārtu atslēga? Kas teica tev, ka man Elles vārtu atslēga? Gudrais vēlainu vajadzīgas 9. pazemē. Ja gudrais vēlainu vajadzīgs to teicis, tad tā gan būs. Ko tu tur gribi? Tur ir viens tāds puisis, dzīvs puisis, labs puisis, bet drusku paslinks. To es gribu izvest saulītē. Pats ar savu gribu gāja, pats ar savu gribu lai dzīvo. Viņam grūti. Prasi, ko prasīdama, to negribu vēlēt. Soli, ko solīdama, cik te negribu. Es tev došu grazu tērpu. Tas nebūs pelnīt zemsaulē. Paliec pie maniem bērniem un dzīvo debesu pļavās. Ko tad lai daru pie taviem bērniem? Viņam katram savs darbs. Ko lai šai rokas klēpī turu? Mana darba ir daudz, mana zīda pļavas nenopļavas, mana zelta kalni nenoecējami. Tavs zīds saliksies ar manām rupjajām rokām, tavs zelts saliks ar manām smagajām kājām. Es tev došu smalkas rokas, es tev došu vieglas kājas, es tev došu Dieva dēlu. Ņēķiem man manu sirdi, ņēķiem man manu gribu. Vai tu zini, kāds tavs puisis tagad? Zinu, vectētiņa spogulī redzēju. Sārains un kraupains, glaudāms un kotjams, gļēvs un trūks, pārstāvams un aizstāvams, slings un nikans, mierināms un skubināms. Tev tik viena žēl, man daudz, un tev jāizved arī tie, kuru man žēl. Kuru tev žēl, arī man ir žēl. Tu izvedīsi visus? Dod man savu padomu. Kam tev mans padoms? Tev ir pašas griba. Labi, es to darīšu, es izvēdīšu visus. Tad ņem šo gaismu staru no mana vainēļa, tad atslēdz Elles vārtus. Ak, daļā laima! Bērni, dodat viņai manas balvas. Kā sēdienīte aizgāja, kā laimdienīte pāriesi. Viegli un veikls karams, katrs darbs laiks tev rokās darām. Ko tavs acis uzskatīs, tam grētas sarats un vainas dzīs. Viss nejaukais kļūs jauks,
Vītumā zieda plaukus. Akmens tev par brāli būs, tālās zvaigznes masās plūs. Suņi tevi izvadīs, ēš kājas sabadīs, pati laima pārvadīs, lakstīgals sagaidīs. Ak, daļā laimi žēlotāja, izvadātie bērni. Māja, neklausies viņas smieklos, kā man mamma dziedāja. To nekāds vējš nevar aizsnūst patiesību no sirds. Tu esi patiesa cilvēks, un tas ir vairāk nekā jebkuras maskas internetā. Paldies! Pasties, kas tur! Tā taču Māja apvišu karaliene! Redzi, viņas smejas, tas nozīmē, ka tā ir patiesība. Nē, tā ir tikai nejauka spēle. Vai tu tiešām domā, ka kādam rūp, ko tu dari? Man rūp. Māja, neklausies viņos, mēs esam ar tevi. Viņš melo, cilvēki vienkārši izliekās. Ir vēl viena tautas dziesma. Neizsmies par tālu māti, Dievs pats viņus svētīs. Man liekas, kur ir doma, ka mēs nedrīkstam ļaut pasaulē mums padarīt cietsirdīgus. Jā, un mēs nedrīkstam kļūt akti pret tiem, kas mums mīl. Māja, tu šodien esi drusku domīgi. Es vienkārši domāju par vecākiem, par to, ko viņi mums dod. Mūsdienās mēs daudz ko pašsaprotam nepamanām. Jā, visi runā par brīvību, bet īstenībā mēs taču esam uzauguši uz viņu pleciem. Mana mamma vakar teica tautsies, kas godā tēvu, māti, tas pats to godās. Es domāju par to visu nakti. Tauta jau nesaka par velti, tur ir kodols. Ja proti cienīt tos, kur tevi pacēluši, pats arī dzīvē nostāsies stiprāk. Mūsdienās mēs skrienam pēc jaunākā trenda, bet vecāka gudrība tā nav trendīga, tā ir paliekoša. Es reizēm skatos, kā pārrunāju mammu. Viņi grib būt perfekti, taisnīgs, ka vecākiem mīlus nepilnīgi. Taisnība, vecākiem nav svarīgi laiks, pausi, tikai tu pats. Tu zini, man vecāki saka, ka bērns aug, vecāki aug līdzi. Tas nozīmē, ka mēs neesam viņiem parādā, mēs esam savienoti. Un tāpēc ir jāpalīdz viņiem tāpat, kā viņi palīdz mums, nevis tikai tad, kad tas izskatās labi bildēs. Varbūt mums jāuztais plakāts tieši par šo tēmu. Nevis tikai labdarībai, bet par to, kas notur cilvēku. Jā, par saknēm, par tiem, kas mūs audzinājuši, par cīņu, kas nav novecojis. Un tas būs mūsu kontrasts tam, ko dara influenceri. Un varbūt tāds kāds ieraudzīs, ka tā nav vecmodība, tā ir svarīga. Čaļu meitenes, jums nav liekas, ka mobbings mūsu skolā kaut kā baigi sakāpjas? Nu jā, reāli jau besīgi katru dienu kādam piesienas. Nu, it kā jociņš, bet komanda vairs nav smieklīgi. Visstrakākais, ka visi tik skatās un baidās iesaistīties, lai nekļūtu par upuriem. True, bet man šķiet, ka daudz nesaprot, tas ir mobbings. Vienkārši domā, ka tā ir tusas kultūra vai kaut kāda savstarpējā daudzīšanās. Jā, un sociālai tīkli vēl visu uzvēl. Uztaisīs kādu mīmu, imitīs grupā, un tad tā cilvēka reputācija vienā dienā ir un visi pēc tam vēl lēko. Es nesaprotu, kāpēc cilvēkiem ļoti patīk cits pazemot. Tas taču nepadara viņus krūtākus. Nu, manuprāt, viņi to vienkārši dara, ja nav baigi pārliecināti par sevi. Tad nu paceļas nomelnojot citus. Cringe. Vistākākais, ka būtu forši, ja mums par to runātu. Nevis tā, ka vienkārši atnāk skolotājs un nolas prezentāciju, bet tiešām runā par to. Nu jā, bet pašiem arī vajag runāt. Ja klasē ir normāls vairs, tad nekādiem numuriem nav variants tur izpausties. Tam es jau piekrītu. Ja mēs savā starpā visu turētos kopā un neatrautu kādu baksīti, viss būtu makšķi čili. Lai nu kā, manuprāt, mēs varētu vienoties. Ja mēs redzam, ka kādam dara pāri, mēs neskatāmies malā. Pateikt, pietiek, nav tik grūti. Dievu, reāli, mēs paši nerīkosimies, nekas nemainīsies.
Vakar literatūras stundā skolotāji pieminēja to, ka māju un pāri varētu palīdzēt saprast, kā jaunieši mūsdienās mainījušies. Jums šķiet, ka tā tiešām ir? Reāli. Skolotāji vakar teica, ka Maija un Paja no Zeltītes vai no tām vecajām lugām būtu šokā, ja ieraudzītu mūsu skolu. Viņas tur ar saviem pienes paiņiem un cienīgajiem priekšautiem, bet šeit telefoni, ausīs austiņas, vaigas visur. Paņu līdz mums audzināt, viņš taču bija tāds stingri, ja? Teiktu bērni, ko es ar tiem telefonu daudz nemitēs, iziet dzīvē, elpojot gaisu, bet Maija būtu tā čilākā, tas saprast, kas mums tik kā notiek. Reāli, Paija jau pirmajā dienā mums komentāri. Neviens vairs nenāca par tāds, viss tikai internetu kastē. Kā tad jūs dzīvosiet? Un mēs tādi, čiltāti, tā ir mūsu realitāte. Iedomājieties Maijas skolas gaitenī, viņi ieraudzītu kādu, ko mobbingo, un uzreiz teiktu, ko jūs ar ķeigāju to bērnu, vai tas jums godu dod, un tad vēl pievienotos Paijai savu moralizējošo runu uz pusstundu. Pats trakākais, viņas vienā domā, ka mēs esam riktīgi bez robežām. Mūsdienās viss runā par tik atklātām tēmām. Dažiem tas ir šoks. Taisnība, bet arī viņas, man liekas, nespētu saprast, kāpēc jauniešiem mūsdienās tik daudz spiedienu. Tad bija vienkāršāk ieganīties, mācīties, viss skaidri, bet tagad grades, image, follower, visi jāsabalansē. Nav vairs tā, ka tikai esi labs cilvēks. Tagad esi labs cilvēks, un tev jābūt populāram, un vēl jāmāk labi izskatīties kamerā. Un mobbings tieši internetā. Viņas gan jau nemaz nesapratu, kā var atrunāt kādu tā, ka upuris nemaz nav tūmā. Viņām jau viss bija face-to-face. Jā, jo domājieties, viņas kliedza. Bērni vispār, kā tā var? Kā var kādam jūtas sāpināt, neieskatoties acīs vai nepaņemot vēstuli rokās? Bet mēs, mūsdienās viss notiek daudz ātrāk. Diemžēl arī ļaunums izskatās ātrāk. Bet, kas būtu interesanti, Maija noteikti mēģinātu saprast mobbingu no psiholoģiskās puses. Viņa tik bija empātiska. Paija savukārt teiktu, kur ir jūsu mugurkauls? Un mēs tādi, mūsu nosauks par stupičiem, lol. Tieši tā, varbūt vecāki tiešā komunikācija pietrūkst. Piemēram, kad viņas redz, ka kādam dara pāri, viņas uzreiz iet klāt. Mums bieži ir baili. Ja godīgi, mums arī dažreiz pietrūkst tādas kopības. Viņiem visi bija kā uz viena viļņa, ēda kopā, strādāja kopā, bet mēs, katram savs stress, savs bubulis un savs ekrāns priekšā. Jā, bet tajā pašā laikā būtu riktīgs kultūršoks. Mēs viņām Paija, noliec sodu un nenāc pie mums ar savu drāmu. Un Maija tā maigāk. Bērniņi mīl tikai vairāk. Mēs tādi ču, Maija, ču. Vispār, ja tā padomā, būtu interesanti uzzināt, kā viņas reaģētu uz to, ka kāds skolēns ciets no mobbinga, tā, ka baigas nāktu stundām. Tajos laikos viņas būtu gājušas gan pie skolotāja, gan pie ģimenes ciemos. Jā, un viņas droši vien teica, ka mums ir jābūt kopienai. Mēs arī varētu no tā kaut ko paņemt. Tad varbūt mums jācenšas būt vairāk kā Maija, ar cietu un saprašanu, nevis kā tie, kas klusē vai pievienojas varam. 100% piekrītu. Nākamo reizi, kad mēs redzam, ka kādam dara pāri, mēs iejaucamies, nevis tikai skrolējam tālāk. Diev, mēs būsim modernā versija Maija un Paija, kas priekšautiem varētu iepārties. Kas tev ir? Kas sēdams? Dod man ar. Nav ēdams, tikai kožams. Pārnieks, paliks te salasīt, viss tukšs. Dod tīk. No šeit? Visi tukši. Moticīņa surumā. Ko es teicu? Dodiet, dod uz pašu. Cik ilgi tā ies? Ādata maišelis skārajās. Puķis novītuši, uz galvu nokaltu. Sīru un daudz no kukaļiem nomārsti. Ko tad tā sēdi? Kājas kustinādamas? Darbamies nemaz nezināt. Mēs domājam, ka tu visu darbu padarīsi. Ko te es varu darīt? Lai sākos tādās, viss nec no rokām ārā. Mums tāpat. Tīnu dzīves, kamols izrājas, vēpi vārpstīt, vējš aiznes.
Kuģis Frigols. Nu, ja tā jācīmot, tad paldies par tādiem davasiem. Man gluži tāpat. Man arī gluži tāpat. Puišiem neiet labāk. Gribat riekstus šeit, man nav zāle. Ko dod? Raganu mēmekļus? Tad jau tagad mums esmu. Es vienāk noskatījos, kā šī vejot veļās pāri kaimiņu laukiem uz savām mājām, lai kaimiņu svētību uz savu pusi atvilk. Un es atkal redzēju, kā šī lēca pār kaimiņu robežu, kā zirgs zviedams, lai burvību kaimiņiem pieliktu. Bet kaimiņš jau piemēnīs, nesējis visu labību, bet smiltis, un nu šīs smiltis nopūrusi, un nu pašai smiltis apcirkņos. Tas tik bija labi. Un nu nav pašām ko krimst? Lai nav, krimstīs makmeņš, mūsu zobi izturēs, bet kavi nolūzīs. Man būs, ir maize, ir graudi, lai tik atskrien atkal pūķis. Kur puķi rati? Vai ir kāds tos redzējis? Esmu redzēts, iegazies ar visiem rātiem mūklāju pārkruvis. Tad krāļis ārā pārveries vidu pušu pārkrucis. Tā ir redzēts lipu atstiepis. Te tev nu bija. Kur tālai, ko izdara, kad visi pretī strādā? Kur var burvība pielikt, kad visi noskatās? Kas tā guļ, ka visi noskatās? Tas jau vairs nav nekāds burvis. Kā? Tur lai ko izdara, kad visi pretī strādā? Ahā, atnāk, bīstaties. Lai bīstās suļi kaķi, kas mums ko bīties? Kur nav ko varot, nav ko bārt? Kur nav ko bārt, nav ko kārt. Pašu dienas, pašu kājas. Jā. Es patījās, mutēs jau ar sienu varbūt neiebrauc, nekauts. Sakārtmeitas. Tās platās mutes var aizvāst ar mājas zonim, ar pavalku komosim. Jā! Kad būs man visu to nodarīt? Pašai burvei meistars gadījies. Jā. Man valstusi. Ko tu raganai? Ko tu vārnai? Nav, pati ragana būdams. Kāda es tev raganu? Tikai tev māžotā, tikai tev rokas meita. Kādu vainu var graut uz mani? Man lāstu sūtību. Kāda es tev lāstu sūtītāju? Tu jau pats savu svētību aizdzini. Tu to aizzini, suņiem aizzini. Kas lika suņiem dzīt? Prasāk pēc, kas vairāk vainīgs? Darītājs vai licējs? Licējs! Abi ir labi. Tu nu redz savu gudrību. Aizzini māju, aizzini svētību. Vai Maija bija arī? Savas lielās dušas pēc prom, kā pulpēts saka, pulpēts izpultē. Pulpēšu piemiņi palika. Un tavulis aizbāz, ar tās pašas putnu biedēt aizbāz. Sakāt, vai nav šī mātes meita, pašas meita, gatavais putnu biedēklis? Ko tad es, kad visi citi tā bija gatavais putnu biedēklis? Jā, vaidinu, lādinu, gods pagalam, māks pagalam, māku pagalam, varu pagalam. Meitas, ko stāvat, ko gumstat, zinat, kas nāk, kad nāk, zižu drama, baltas kāja, ziļu vainags, atmis pļavas, atmis lauki, atmis meži. Kas nāk, kas tā tāda? Paja, Zelta paiņa, ļaudis ciemos mājas, būdas, ceļa māla, visi ārā, logi vaļa, durvis vaļa, visi pakaļ. Paja, zelta paiņa. Kas tā tāda? Māja, kas tad cits? Māja,
Vai es neteicu? Maija, Maija. Aha, aha, Brīnums lielāks kā brīnums. aha. Vai, kur glābšos, kur dēšos? Vai, kur glābšos, kur dēšos, kā suni turēs suņiem rīdīt liku? Vai, kā suņu reiz suņiem rītīt liku. Neatmeņu ne pēļu alas. Ne paši, ne paši. Kurš skrēja, kurš aizskrēja? Iešu palūkot. Bailes bizot izmācīja. Ielas raganas trakas palika. Māsiņas mīļas, kā viesulu nokrica, veļu aka ielasa, uguni nošķīda, kājas pa gaisu nošviksēja. Veļu akā ielēc. Zila dūmi, sarkani dūmi, varīdamies izkrēja, grūzmes smaki pasvēra. Beigtas, lielas raganas, ejman. Ujā, vairs atspēra nav, neredz, kas pārnāks, kunga, nepazīstu. Tev, mīļai, kur tad šī? Šī, vai domsprūts atsvetē, ka neredz. Redzam, baltais pūpēks melns palicis. Ties vai pūpēks, vai mušmēr. Nav mušviera. Tikai gatavs putnu biedēklis. Vai vēl cietīšos, ja jādu jums vēl nenies, uz pēdām šur kājas noaugt, muti nomazgāt, galvu izsukājiet. Diez vai iesim. Neiesim. Lai kraupas skāpai muti aug. Lai šurka muti mazgāt. Lai ēcējs šai galvu sukā. Vai neredzat, jau tuvu nākat? Nu, pagaidāt. Mācīs jūs plaska. Ar dzēloņiem galvis. Tā tikai smiešot. Hei, šurp, plaska šurp, pate šurp. Neklausa raganas. Aivail sēdība, grūti gaida, labu vārdu teicēju, labu vārdu pasacīju, Kokam putnam akmetiņam, labu vārdu pasacīju, ceļa malā, ceļa galā, darbu padarīja. Nu skan visi labie vārdi, kā dērcītas čalodams, nu mirdz visi daļie darbi, kā puķītas ziedodams. Kur mans tētiņš? Kur mani mājnieki? Mēs tevi mainīgi. Sveiks, meitenes, mīļās meitenes, bet kur tētiņš? Pamāte pirti ieslodzīja, durvis nobūra, redzam, ka dzirs pamīres, lūk, kur nāk. Tētiņ, tās es, Maija, mīļais, labais tētiņ. Maija, meitiņ, nebija tev bijis labs tētiņš. Nepieminēsim vairs, kas bija labs, nebija labs būsi. Redzi, meitiņ, kādas tavas mājas, postāža, nekas vairs nestāv vietā. Uzstāšu atkal, stāvēs atkal. Ko tu ar 2 rokām uzcelsi? Ne ar 2, ar 4. Kas tas gredzins tautas dēls, kā saulīt atzimusi? Vai savu slinkā puišu vairs nepazīsti? Tas ir tas pats, kas gula dienu, gula nakti, gula stāvēdams. Viņi to labā sirmā, pagājuši sev no pretīm atnāca. Ja toreiz jau rādīja ceļu ar kāju, tad tagad uz rokām līdz ceļam aiznesīšu. Bet es tev nos prom nelaidīšu, paliks sekā mana baltā māmuliņa. Vai tā mana meita, vai tā mans zirga puisis, tie jau karaļa bērni. Bet māsiņas mīļās, vai nav mana vārpsņa atecējis vēl un vecīs to teicās sūtīt virzemē? Nav redzētā. Šeit tava vāpstiņa, nu pat ceļā satiku mājā tecēja. Māmiņ, tu labā sirmā, viss labs no tevis tik nāk. Nu es tev vienreiz saķēru, tu vecā ragana, tu mānītāji, pa zemi zemē, pa pasaulēm tev meklē. Kur ir tas princis, ko tu man soli? Dod šurp man manu princi. Labi, savu princi tu dabūs. Nu jūs redzēsiet, savu princi es dabūšu. Kā vārna, kašķaina kāza, šī dabūšot princi.
Tas tavs princis. Kas tas? Princis būs diezņā savāds, kā šķirstā glabājums. Princis būs šķirstā, kā gliemezis vāka. Nē, tā būs viņa pūralāda. Tur lieka vai kāzu otu. Ar tām rokām būs grūti apskaut līgavu. Tās rokas bija vījas kā kārklbicis, bet kad līgava nenoņēma abelē nasu un neizvilka maizi no krāsnes un dārtē sadegt, tad abas par koku sakalta. Un tas kājas krūtēm, kas tas nodansot? Kājas bija žiglas kā irbīts, bet kad līgava strauti viņu neatkastīja un lieku uz sirsiņiem apēsļāk, tad abas par koku palika. Bet ko tā galva? Vai tā varēs līgavu bildināt? Galva bija gudra galva, bet kad līgava vēlāni vecu vecstāvu zaiboja, tad ausis aizcirtās, mēle aizcirta, acis izcisa, par koku palika. Nu, tu vecā ragana! Es tevi mielai sasutīšu, acis izplēsīšu. Laima, plati laima, daļā laima. Žēlo, daļā laima. Ko gan žēlo? Žēlo viņu, žēlo paju. Manas meitas ņemas viņu, ēkšķi ceļu vedat viņu. Vai tu gribi redzēt prieku, redzēt daļās laimas vaigu? Gribu! Vai tu gribi mīlēt grubu? Vai tu gribi mīlēt mežu, zvērus, putnus, mīlēt sauli? Gribu! Vai tu gribi mīlēt ļaudis? Vai tu gribi mīlēt ļaudis? Gribu! Gribi būt mana mīļā māsa? Gribu būt tev mīļa māsa. Laima dzirdi? Manas meitas ievatiņa, ēkšķi ceļu vedat viņu. Labā laima, daļā laima. Es vairs nezinu, kas es esmu. Ja nav filtru, ja nav komentāru, ja nav skatījumu. Tu esi tukšums. Tikai tukšums. Bet es darīju visu. Es gribēju būt mīlēta. Bērni, tas nav mīlestības ceļš, mīlestība nesāpina. Es redzu māju. Viņa nekad nav likusi sev priekšā, un viņa mīl tāpēc. Paja, tu vēl vari mainīties. Es gribu būt laba, nevis populāra. Paja, tavu vakardienas tiešām bija galīgā katastrofa. Komentāri bija briesmīgi. Tev jāatceras kādu brīdi. Bet man jātur līmenis. Un mēs tev pieskatām. Pārstājiet lūdzu! Paja, tu neesi viens video, tu neesi viens komentārs. Bet ja citi tā domā, ja viņi mani vairs negrib. Ir vēl viena rinda, kur mīlestība valda, tur sirds plauks kā puķa. Man liekas, šī aina ir tieši par to. Es to saprotu tikai tagad. Es esmu šeit. Piedod, es stāvēju malā, kad pret tevi bija netaisnība. Mēs visi kļūdamies, svarīgi, ko daram tālāk. Oh,
Liela vecuma, pirms katram arī bija pirmās dziesmas vārdi. Un mūžīgs ceļš zem kājām, tas ved uz zemi laimīgo, un izrādās uz mājām. Zaļa tumšanās, un mīla roka maigām. Tur pārgājās zvaigznes meklējot, ir dienas laimes staigā. Zaļa zāle tumšanās. Ar jaunām acīm paskatīties uz šo 104 gadus veco lūgu, kura ir ļoti dziļu jēgu un sarežģīti izpildāma. Par šiem fantastiskajiem aktiešu kolektīvu, kurš bija lielisks un vienā brīdī neapjuka un nesamulsa un vienmēr ar smaidu turpināja šo lūgu. Un pirmkārt es gribētu arī aicināt arī galveno dublieri, galveno suflieri un attiecīgi arī šīs radošās komandas vadītāji saņem nelielu apliecinājumu vitamīnu veidā. Faktiski lūgais ierādījums. Tas ir